Hei, kā jau šis nemaz nebija domāts filmēt, bet tādu kadru es nevaru palaist garām. Pasies, cik tā mašīna kruti izskatās. Ej, to nost. Tā kā no žurnāla vāka izkāpusi. Man tāda aizdevuma, ka jūs laikam būs noķēruši pirmo ziemu, kad Rudolfam tīri tā neko patīk sniegs. Bet es domāju, tas ir tāpēc, ka sniega nav bijis līdz šim vispār šo ziemu. Bet vispār, ja tā ņem, jūs ir daudz ko palaiduši garām. Skaties! Pagājušā gada nobeigums bija īpaši darbīgs, un praktiski viss decembra mēnesis aizgāja vienā skriešanā. Tāpēc šajā sērijā mēģinās parādīt, kas noticis, kā mums iet pa darbiem, ar kādām grūtībām saskārāmies, un nedaudz vēl no tā, kas priekšā. Wow! Šī gada darbiņa sāksies ar apdaru kamīnām, un vienu ošu skapītam klāt. Viss mērīšana notika 2 stūrēs un ar šablonu, tāpēc, ka tā formas nokopēt vieglāk. Un šitam projektam kā tādam mums ir baigais labums tas, ka mums īstenībā visādi šitie te kaut kādi plaisas un zari, tas mums galīgi nekaitē. Bet kaut kāds šauras plaisas var vienkārši aizpildīt ar kaut ko un arī atstāt iekšā. Nav viegli. Šajā brīdī, kad materiāls par upjo jādo platumos, ir tas brīdis, kad jaunākais instruments mūsu darbnīcā parāda savu īsto potenciālu. Ar formātnieku mēs mācāmies sadzīvot tikai īsu brīdi, bet par šo īso brīdi sadarīt tādu darbu, kas bez viņa nebūtu iedomājama. Nu ko, kungi? Mēs rakstām vēsturi. Cerams, ka labi. Šiet, kur es agal iebraucis. Pasies, parāda man vēl vienu mašīnu, kur ar veselu virtuvi ielikt iekšā. Un jā, tu nepārklausījies. Mēs no workshop palaidām ārā mūsu pirmo virtuvi, no kuras lielāko daļu, bet ne visu safilmēju. Bet pats galvenais, un kāpēc es tev viņu rādu, tāpēc, ka bez zāģa nekā tas nebūtu iespējams. Lai arī detaļas pasūtīja gatavs, tik un tā šur tur bija jāiezāģē rievs, kaut kāds detaļas jānogarina, un tev lieliski palīdz tas, ka mūsu formātniekam ir aizzāģis. Kā arī, protams, ar kārtīgi instrumenti tev ir daudz vieglāk detaļas apstrādāt uzreiz vienu pēc otras. Kā piemērs sadzīt rievs uzreiz 12 atvilknēm. Nu, lūk, šitai brīdī es plus mīnus sāku saprast, daži skatītāji bažas par to, ka kanāls mainās un tā tālāk, un ka mēs paliekam industriāli ķipa un pazūd tas DIY un tā tālāk. Bet, kā jau minēju, sērijas nebūs pa laminātu, sērijas nebūs tikai par to, ka mēs taisam laminātu mēbeles un visu, un beidzās visu darba koku un tā tālāk. Nē, tieši otrādi. Šitāda sērija ik pa laikam mēs droši vien kādu uzbūrs, vēl redzēs, kā tas viss aizies. Priekš manis tas ir kaut kas jauns, bet atceras, kā arī tas do it yourself, viss, kas te notiekas, un tas arī no kaut ko jāsponsorē. Un primāri no šejienes iet ārā tomēr mēbeles. Kāpēc? Tāpēc, ka esi mēbeļnieks. Man vismaz patīk tā domāt. Kaut gan godīgi sakot, aizbraucot uz Galdnieku dienam un paskatoties tos brīnumus, ko tur citi taisa un kā cits strādā, es vien vairāk saku šaubīties, vai es tiešām esmu mēbeļnieks. Un uz šīs nots pa koka kā reiz būtu labs brīdis pārslēgties apakaļ pie galvenā stāsta, kurā kā reiz var redzēt vienu no galvenajiem zāģu plusiem. To, ka viņam pietiek jaut, lai varētu zāģēt biezu materiālu, un, protams, pašu galveno, tā ir zāģu karieta. Zāģu karieta un viņai līdz nākošie piespiedēji, tas ir tas, kas man pēdējā laikā dzīvi atvieglo visvairāk. Šitie rīki ļauj iztaisnot materiālam 1, 2 vai pat 3 malas. Tīri tehniski viss 4, bet tik un tā pirms līmēšanas jāpēvelē. Īstenībā izskatās, ka Rudolfs uz aci tīri ok noteicis platumu, bet šis jau vēl nav viss.
Pagaidām šī te ir diezgan paliels tas šķirbs, ar visu to, ka viņi taisna zāģēt uz zāģi, tas tomēr ir zāģēts uz zāģi. Un viss šitās te šķirbiņas, kas pagaidām ir diezgan liels, es gribētu uz ēveles apēvelēt tā, lai viņi sajiet smuku kopā, un lai mums nav šaubas, ka pēc tam, pēc līmešanas mums viss ir kārtībā. Un, protams, lai vieglāk visu to sagatavot un lai nav pēc tam baigās slīpēšana vai jātaisno frēze un tā tālāk, mēs viņu visu slīmējam T85 pa kaut kādām, 3 daļām. Kāpēc tā? Es domāju, ka tu jau zini, tāpēc, ka man biezumenē platums iet cauri 30 cm. Tieši tāpat es līmēju arī šitos te vairogus. Viņi no sākuma bija 2 šaurāk, tad mēs viņus izlaižam cauri biezumu ēvelē, uztaisam viņus absolūti vienāds. Un pēc tam ar tapām salīmējam savā starpā, un viss, kas mums jānoslīpē, ir šitā te līmes sūdiņa, kas palika tur, kur bija līmes pils. Un mums ir smuka plata vairoga, kas ir tikai jāpārslīpē. Ēvelēšana kā tāds jau vairs neliekas nekas īpaši sarežģīts. It sevišķi ēvelē ir asnaža kurs. Ja tu skaties man TikTok, tu jau redzēji, kā mēs asinām. Ar īsajām detaļām vispār ir diezgan patīkami strādāt. Un kur nu vēl tādam kā šīs, kam šķiedri ir nosacīti taisni. Redz, un te jau var redzēt atšķirību, kāda bija pirms ēvelēšanas, un kāda ir tagad. Un tas, protams, nozīmē, ka viņam arī izturība būs vairāk, ja viņš visur būs skaisti salīmējies. Tagad tikai jāsamēra, cik tālu mums būs katrs vairogs, un kurus starps mēs līmējam un kurus nē. Kā vienmēr līmējam ar to pašu D3. Šī līme sevi pierādījusi laika gaitā kā ļoti labs budžeta variants, kurš praktiski vienmēr ir pieejams pat mūsu pilsētā rītdien. Līmē jābūt uzklātai tā, lai katrā saspiešanās vietā viņi nedaudz izspiest lieku ārā. Tad tu zini, ka tavs stiķis ir pilnībā salīmēts. Un kamēr viens vairogs līmējās, mēs varat apstrādāt otrs saurup taps un salikt arī šito līmēties. Pēdējā laikā pilnīgi visu darbu virsmas apstrādāja lubrikantu. Tas ir speciāls līdzeklis no CMT, no mūsu draugiem Forkus, kurš neatstāja nekādas nosēdumus un ļauj detaļām brīvi slīdēt pa virsmām. Un pats galvenais neliek visai tavai darbnīcai smirdēt pēc dīzeļa. Kad virsums saslidināts, laiks ēvelēt. Galvenais laist cauri darba galdam visas 3 vairogus vienu pēc otras secīgi, tā lai viss būtu vienā biezumā. Šitādos darbos mazā šepa ēvele sev parāda ļoti labi un ne pirmo gadu. Ja nemaldos, man šitā ēvele būs jau 2 gadi, un pagaidām viss, ko es viņai esmu darījis, tas ir mainījis asmeņus. Un kā redz pilnā savā platumā ēvelē tos, viņai nesagādā vispār nekādas problēmas. Un pa spīti tam, ka pats trīna asmeņus, ēvelējums joprojām ir gluds un skaists. Kad biezums saēvelēts, varam satapot detaļas kopā pēdējā līmēšanai. Šis vairogs kā reiz būs apakšējā detaļa, kas būs redzama tikai no vienas puses, tāpēc te palaid iekšā visādas tumšās vietiņas un visu kaut ko tādu. Tas viss noslēpsies un nebūs redzams. Un jā, šitam te darbam mēs varētu izmantot arī biskvīts, bet biskvīti tomēr ir neprecīzāk. Ja tāds slēdziens nāca, tā kā man mazās visādas nobīdītas, tur pusmilimetru un kaut kas tam līdzīgs, ja ne tāds mazās nobīdītas, man bija jāslīpē veselu dienu. Un tad es sapratu, ka nekas precīzāks pat tapam tomēr nav. Un pirms tu raksti dusmīgo komentāru, es saprotu, ka ir domino. Viņš ir. Okay. Kā lai to tā pareizāk pasaka, neaizvainojot nevienu jūtas, es nezinu. Bet domino ir superīgs instruments, nepārprot man. Domino gan jau ir vienkārši ideāla štēla, gan jau es to vienkārši nezinu. Bet viņš maksā baigo naudas summu, burtiski man formātnieks bija lētāks. Un ja man būtu jāizvēlas no kaut kādiem šitiem te rīkiem, tapotājiem vai to pašu domino, es noteikti izvēlētos mafeli. Tieši veco mafeli. Tāpēc, ka mafels priekš manis ir universālāks. Ar mafeli tu vari izurbt gan tapu, gan savilcēju bunžu. Vismaz vecam mafelim gāja 15 iekšā, jaunajam laikam vairs neiet. Tu vari izurbt sākot no 5 mm, kas ir plauku turētais, beidzot ar 15, kas jau ir savilcēju bunžu un visādi karināmie un vispārējais. Un vēl viens pluss, ja tu viņu noēvelējies un pietiekami ok apstrādājis, tad tu vari savilkt savu izstrādājumu kopā arī ātro līmes pili. Un ja tev būs šitādas te sagatavs un tu viņas nebūs pārēvelējis, tad tev vajadzēs baigo spēku. Un tad jau šitādas te vairs neies cauri.
Kamēr detaļas līmējas, varam pārlikt apakaļ uz stāstu par virtuvi, kur visu laiku parādījās kaut kāds jauns nianses, ar kuram nebija rēķinājies. Un pat cik tikko bija sadzīnas rievas atvilknēm, vajadzēja viņam visam saurpis skrūcaurums. Šis kā reiz lieliski parāda, ka do it yourself nekur nepazudīs. Šoreiz gan tas bija spēcīgi absurdā līmenī. Nu, pa lielam ir ok. Pa lielam vienkārši brīvdienā ļoti negribējās braukt uz Ventspilu un sapratu, ka vairāk kā 20 atvilkiņu sāniem katram ir jāizur pa 4 urbumiem, kuriem visiem no malas ir jābūt vienādā attālumā. Tad man nācās uztaisīt savu šablonu urbim. Mēs uztaisīja zeņķurba. Šitā 5 minūšu būtu tap, vienkārši tāpēc, ka nav fakts, ka Ventspilī uz vietas šitāds šablons būs pieejams. Un nobraukt 20 km un pēc tam saprast, ka viņš tur nav, tā īsti negribas. Tāpēc atrisināja problēmu turpat neatejot no kases. Vēl tikai atliek pieskrūvēt atduru un varam urbt mūsu sāns. Protams, augstums urbumiem arī sazīmēja uz atdurs, tā lai visi precīzi un vienādi. Stulbi, ne? Bet no otra puses nav stulbi. No otra puses tas viss strādā. Sasodīt lieliski. Vai šitā te, kā bija pirmajam, tā ir pēdējam. Skaisti. Jau detaļas būs salīmējušās un varam atgriezties pie galvenā stāsta, kur beidzot ir parādījusies ziema un es sāku atcerēties, kāpēc man viņa tā nepatika. Neteiktu, kā arī baigais vēsums, bet, te iekšā ir 62 dienu nav kurināts, tad tās sienas atdziest. Ar to jācīnās. Kaut kā, visticamāk nākamgad. Bet pasies, ko es šodien dabūju. Redzi? Šitas te atnāca no Ķīnas pakomātā. Un te vajadzētu būt 3 metri. Un to mēs tūlīt noskaidros. 2,80. Un 2,80 tad, ja tu esi tā līdz galam, viņi nostieps. Tu man sameloji temu. No Ķīnas šitas te viltnieks maksā 11 eiro. 11 eiro, saprot? Un kopā šito te trubu vajadzētu sniegties no tā stūra, apkārt gan pie zāģa, gan pie ēvelēm. Tāda vismaz ideja. Jā. Izskatās gan diezgan inčīgi, bet tā kā mēs izaugs lielu un vareni, tad mēs arī nopirks vienu veselu trubu. Bet pagaidām laiks saēvelēt mūsu sagatavs, tā lai mēs viņus varētu līmēt otrais. Tas tāds sīkums, ko līdz šim nebija ievērojis, bet īstenībā diezgan patīkam, ka tu redz, kā skaits plūst prom no darba galda. Tas ir viens no tiem maziem vizuāliem baudījumiem, ko tu gūsi darbā, un ko kamerā ir diezgan grūti nodot tālāk. Līdzīgi kā tas, kā no ēveles nāk ārā tīrs smuks materiāls, pa ko es esmu runājis jau vairākas reizes. Lūk, tagad mums šitās daļas ir gatavs, un viņas jau pagaidām ir atsevišķi, bet tas ir tikai tāpēc, ka lielā līmēšana, es domāju, ka to mēs atstās beigām. Vienkārši tagad mums būs arī garais gabals, tad mēs visu varēs salīmēt vienā reizē, tā lai viņš ir gatavs jau pēc savu izmēru. Tagad, principā, tagad es aizkadrā sagatavos garās detaļas, otra puses, principā viss pārējo, tieši tāpat, kā es gatavoju šos, un tad jau līmējam to visu kopā. Aizkatrā vai neaizkatrā, bet sanāca, ka vairāk kā 2 metru gara detaļa mums bija jālaiž cauri biezumam. Tas ir vienīgais veids, kā es viņas plakani varētu iztaisnot. Un nolēmu to izdarīt, pirms es viņu lieku uz zāģi. Kāpēc? Nav nejausmas. Tā brīdī likās, ka tā būs akurātāk. Nebļaus man. Galvenais šajā stāstā ir tas, ka sanāca arī, vismaz lielos vilcienos. Kas nozīmē, ka pēc tam dalot dēļu daļās, zāģējums būs nedaudz precīzāks. Un runājot pa zāģi un nedaudz precīzāk, mūsu otrai stāsta pusē arī nedaudz kaut ko vajadzēja piezāģēt. Ir šitās te visas apakšas mūsu mēbelēm. Uz apakšu nāk vispārējais konstruējas virsū. Līdz ar to apakšai mums vajag 1, 2, 3 maliņas. Un 3 maliņas es viņas arī uzspiedu. Tikai es viņas uzspiedu nepareizi, tāpēc es viņas sarakstīju uz lapas nepareizi. Šitā ritīgā iesācēja kļūda, bet bez tādām diemžēl neiztikt. Burtiski ielikt ne tā lauciņā ķeksīt. Bet kopā detaļām, lai būtu droši, tāpat bija pasūtījis arī maliņu, tā ka tas mūs nedaudz izglāba, un sāns varam uzspiest tepat uz vietas. Ja pareizi atceros, pa šo bija kaut kāds teiciens, no kur mans smadzenes iegaumējuši kaut kādu ļoti vienkāršāku versiju.
Labāk būt karavīram virtuvē nekā pavāram kaujas laukā, kas nozīmē, ka labāk būt sagatavotam. Šajā gadījumā, ka mums vienkārši rezervē visu laiku stāv maliņu mašīna. Ja nu ievaigas. Tikai maliņas uzlīmēšana vēl nekas nebeidzas, viņi ir arī jāapstrādā. Tas nozīmē nofrēzēt lieko maliņu no augšas un no apakšas, kā arī, protams, apgriezt gals un apvielēt stūrus. Priekš šitā visi nopērkam arī oriģinālai instrumenti, un, protams, arī temuji pilns ar visādiem galgriezējiem, bet pagaidām mēs pēc viņiem neesam izjūts baigo vajadzību, tāpēc pagaidām iztiekam ar nāzes stūreni, un parasto virsfrēzi. Nu, lūk, tagad mums ir atkal viss stokos. Palielam tagad jāsāk likt korpusu kopā. Un jā, starp citu acīgākie skatītāji, kas ievēroja, ka te ir šis tas mainījies, tev ir absolūti taisnība. Pirmais, ko mēs sadarījām, mēs pie šitās sienas uzlika franču klēti. Kāpēc franču klēti? Nu, tāpēc, ka, ja man kaut kas liksies nērts, tad es viņu varu vienkārši pārvietot no vienas vietas uz otru vietu vai vispār samainīt to visu vietām. Nu, tu saprati, tas viss ir diezgan universāli un tā tālāk. Otrakārt, tas viss ir pie sienas, tas viss ir redzams. Treškārt, mēs ar katram instrumentam sagatavot savu vietu, tā kā, piemēram, šitā te, lai nolikt cirkulāro zāģi. Mēs iegriez iekšā šitā te gropa, ne? Un līdz ar to mēs ar visu disku virsmu smuku nolikt viņu savā vietā. Protams, līdz šejien sniedzas arī mūsu roka, vai ne? Un tieši tāpat mēs ar viņu nopūst. Un pats galvenais šitai būvē laikam būs šitas te galds, tāpēc, ka mums vajadzēja galdu, uz kuras varētu slīpēt, uz kuras varētu frēzēt un tā tālāk. Vēlams, lai šī pārvietojams. Šitā gadījumā pavisam vienkārši. Apakšējo bloku mēs uzlikām uz tiem pašiem riteņiem, uz ko stāvē vecais galds. Nu, un, protams, mūsu galds ir absolūti vienādā augstumā ar zāģi. Tā kā, ja vajadzēs kaut ko garāk uzlikt virsū, mēs viņu ar piestumt klāt, izmantot zāģi galu arī kā galdu. Vai arī tieši uz otru pusi šitas te galds mums ir vienāda augstumā arī ar šito virsmu, kas nozīmē, ka mēs varam pārlikt arī uz šo pusi, ja mums vajag zāģēt. Tagad pietiks pa darbnīcu un atgriežamies pie darbiem. Viss virtuves korpus iet kopā uz konformātu. Konformāts ir skrūva, kur ērti savienot plātņu materiāls, kur tu jau nereiz vien esi redzējis kanālā. Galvenais viņu skrūvējot ir neievilkt skrūvu pa dziļi, tāpēc, ka lamināta virskārta ir daudz cietāk, un skrūvas galviņai vajadzētu turēties tajā. Lūdzu! Un, lai nebūtu visu laiku jāskatās tikai uz to, kā skrūvē skapīšiem kājas un skrūvē detēs kopā. Pārlecam atkal uz mūsu ošu mēbeli. Kāpēc tik daudz lēkāšanas? Īstenībā baigi vienkārši. No sākuma es biju domājis, ka šitā viss būs atsevišķa sērija, bet tad sapratu, kā pāris izņēmumiem viss kadri vienkārši atkārtojas 10 reižu. Un, lai kā arī gribētos padarīt to visu interesantu, es nevaru interesanti parādīt 20 vienādas darbības. Līdz ar to paņēmu labāko no abām mēbelēm, un to arī jūs redzēs. Ņem pa labu. Bet, protams, tam visam pa vidu vajag arī palielīties. Un jā, tie, kas man seko TikTokā, tie jau zina. Vienkāršiem vārdiem runājot, mūsu draugi no veikala Forkus video redzēja, ka mums ir liels zāģis un maziņi diski. Līdz ar to mums tagad ir 2 jauni lamināti diski uz 300 mm. Tas ir tieši tas, kas ir domāts šitam zāģim. Vēl mums ir 2 jauni aizzāģi un ripa demolācijai. Šito arī mēs noteikti pamēģinās uzlikt mūsu ripzāģim. Un šitam diskam ir baigā feature, ka viņš, redzēji, nebaidās no naglām. Tie, kas ilgāk skatās kanālu, jau zina, ka Forkus ir viens no kanāla atbalstītājiem, kura mūsu kanāli kopā gandrīz no pašiem pirmsākumiem. Un, ja tu gribi pats izmēģināt kaut ko no oranžā, ko redz video, droši soļo uz viņu veikalu Rīgā. Viņiem uz vietas ir lielākais CMT piedāvājums Latvijā. Nevis noliktavā, bet tieši veikalā uz vietas. Vēl tur atradīs arī kreigu šablons, kurus mēs izmantojam gandrīz katrā būvē. Tas ir šablons ceļu ģurbšanai, tas ir pocket hole, šablons, lai frēzētu stūrus un daudz kas cits. Paldies Forkus par atbalstu, un link kā vienmēr būs aprakstā. Nākamais vakars klāt, un es ceru, ka video nesanāks baigi saraustīts. Bet, nu, kā ir, tā ir. Ņem pa labi, es ir viens, jūs ir daudz.
Un man nav kaut kāds darbiši jāpadara šito visu filmējot. No viena puses tas ir baigi forši, ka ir lielāks aparāts un vispārējais. Un kaut kas kustās, kaut kas notiekās. No otras puses, un tagad mums ir daudz biežāk jāmaina nosūcējs. To izdarījuši, varam sākt evalēt visu sagatavus vienā biezumā. Tas tāpēc, lai varētu pēc tam ar tapām viņus salīmēt jau vienā smukā plaknē. Redzi, šito te visu mēs uztaisījām ar spēcīgu rezervu. Tāda ideja, ka pat ja biezumien mums iet kaut kādu gabalu iekšā, tagad šita te viena vietā ir apēdus, tad tā nav problēma. Es varu pabīdīt detaļas turpu šurpu un man pietiek garums. Un tieši tāpat ar šito te visu, un šita te vēl uz priekšu šito es atstāšu vienkārši garāk un uz vietas objektā arī piezāģēs. Te ļoti labi var redzēt, cik labi sagāja kopā stiķi līmējot. Kaut kādā brīdī atzīmējot, sāk likties, ka viena no detaļām ir pa platu. Fuck! Izrādās, ka es atzīmēju jau salīmēt vietu, kas diezgan labi parāda, kā arī ar lētiem štrumiem to var sakarīgi strādāt. Galvenais ir gribēšana. Protams, sasmeģi. Ar tapošanu viss ir ļoti vienkārši. Uz katru zīmuļu atzīmes pa vienai tapai. Urbjam visu no vienas puses, tā lai detaļas nenostaigā, un tas garantē, ka mums augšpuse vienā plaknē. Pat ja kaut kas nostaigā biezumu, tas nav svarīgi, jo nelīdzenums paliks apakšā. Taps vispār te ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai mūsu augšējā plakna sakrīt un lai vieglāk viņas salīmēt. Stingrībai pilnīgi pietiek ar līmu, kur gan nežēloja. Bet, kā redz, ja no sākuma būtu uzieķējis līmu un pēc tam ielicis taps vietā, būtu daudz vieglāk, tā kā var mācīties no manām kļūdām. Starp citu saka, ka līmu vajag tikai uz vienas puses, ka otra jāatstāja savus. Bet man vienmēr ir mācīts, ka līmu vajag diezgan daudz un uz abām pusēm. Tad droši var ierakstīt komentārā, kā tev liekas. Man šķiet pavisam vienkārši, ja līme neizspiežas ārā, tad kā tu vari zināt, vai viņi tur vispār ir. Kamēr līme žūst, varam sagatavot tās detaļas, ko redzēju sākumā. Tas ir bloks, kas stāvēs kreisajā pusē apakšā zem virsmas. Viss sagatavs, protams, bija ar virsmēru, un tagad viņas laiks apzāģēt precīzi. Nākamā dienā var atzīmēt un apzāģēt arī tās detaļas, ko tikko salīmējām. Tikai šīs sanāk zāģēt nevis vienkārši pēc izmēra, bet pēc šablona. Ar to bija aizbraucis mērīt pašā sākumā, tāpēc, ka pēc izmēriem šķības ailes, vai arī šajā gadījumā mūrēt kamīnu, ir diezgan grūti samērīt. Pēc tam tieši pa līniju, cik varēja izzāģēja uz lielā zāģa un atlikumu piebeidza lobzika. Kad tas izdarīts, varam atkal ķerties pie līmēšanas. Tagad priekšējo malu vajadzētu uzlīmēt biezāk. Ar tādu ideju, ka viņš no priekša izskatīsies divreiz biezāks un priekšējā malu noseks nelīdzeno ķieģeli. Lai līmējot detaļas nenostaigā, uzkaisīja līmē virsū visparastāko ēdamo sāli. Tā darbojas kā frakcija, kas neļauj detaļām kustēties un pēc tam vienkārši izšķīst līmē. Ir tāds bilds internetā, kur uz vienu mazu detaļu vienkārši tur 100 spīles salikts viņam riņķi. Un tu pasies uz šito. Lai šitam te mazam mencāķim pielikt pāris līstītes klāt, pasies, cik mums te ir spīlīts izmantots. Un pa lielam, ja tas koks nebūtu pietiekami taisns, tad visticamāk vajadzētu vēl tikpat. Un pirms jūs šausminas, kā tas viss izskatās, šitā te ir apakšā un vēl viss slīpēsies un tā tālāk un bla bla bla. Pagaidam gan mums ir bišķiņ ČP, tāpēc, ka es esmu palicis praktiski bez slīpmašīnas. Mans ņiprom ņēma un atmetās. Bet tas ir līdz rītdienai, tāpēc, ka rītdien nāks mājās jauns aparāts, pa ko es esmu jau nedaudz sacerējies un sajūsmā. Šitam viltniekam tehniski viņš strādā un kaut ko paslīpēt var, bet praktiski viņam reāli pazūd tā oscilācija. Ne oscilācija, vai ne, bet viņš ne tikai griežas, vai ne, bet viņš arī taisa tos mazos riņķīšus pie reizes. Un tas paliek, ka viņš švakaks un švakaks, tā kā nezinu, varbūt kāds gultnes beidzies. Jebkurā gadījumā laiks apzāģēt arī lielo virsumu, un tieši tāpat uzlīmēt viņai dubulto malu. Tikai lielās apzāģēšana nebija tik vienkārši.
Tāpēc vietām zāģējam nevis ar formātnieku, bet ar kremzāģi. Tīri tehniski šodien bija jāatnāk manai jaunai slīpmašīnai, bet izskatās, ka viņa būs otrdien, toties es biju kuršos. Un mēs bišķiņi parūpēsies par drošību. Un kamēr krāsns uzsilst, 9 peso maksāja šitas te mazais sildītājs. Ejā. Nu un tad vēl viens viltnieks. Opa. Mums ir šeit. Būsim godīgi, šitam sen ir beidzies termiņš, bet viņš mums te stāv, spiediens viņā joprojām ir, tā kā pa ļaunu nenāks. Kad ikdienas sīkumu sadarīt un krāsns iekurināt, varam atkal ķerties pie projekta. Jau vairs nekas nav jālīmē, palicis ir tikai detaļas apstrādāt. Tas nozīmē zāģi izlīdzinām līmētās malas, pēc tam viņas atliek nofrēzēt un noslīpēt. Ja salīdzina to viss, kas jau izdarīts, tad šī ir tāda baigies sīkuma. Bet šī sajūta var būt ļoti mānīga, tāpēc, atslābt arī nedrīkst. Mēbeles galvmērķī mēdz būt arī maz bērni, tāpēc 2 no ārējiem stūriem būs jānoapaļo. Viens pašā objektā, kad būs piegriezts karums, un otrs tepat uz vietas. To darām akrēku šablonu frēzēšanai. Pie reizes tiekam galā visu pārējo rupju apstrādi tā, lai paliek tikai slīpēšana. Ar tādu cerību, ka rīt beidzot slīpmašīna būs klāta, un tad varēsim projektu novest līdz beigām. Runājot par projektu nobeigšanu, iepriekšējais arī beidzās diezgan interesanti. Jā, sen nav muguru likt vietā, ne? Pat cik viss atvilkums jau ir salikts kopā, un tagad arī viss korpus ir gatavs. Paliek tikai salikt fasādes, reliņas un rokturs. Un kā tu domā, vai es to visu nofilmēju? Taisot mēbeli, man vispār bija tāda sajūta, ka šitas video būs galīgi nekāds, un ka visticamāk viņš paliks kaut kur atkritnē. Un ja mēs runā pavisam godīgi, tad man vēl nav skaidrs, vai tā arī tam nevajadzēja palikt. Katrā ziņā virtuve izrādījās tik sarežģīts projekts, ka vienkārši nekā to nevarēja apvienot ar filmēšanu. Bet, lai redzētu, kā izskatās galvprodukts, iemetīšu te video no TikTok. Palielīsies bišķiņi. Te gan pagaidām nav gaisa, un tāpēc es jums varu parādīt tā, kā var parādīt. Bet mēs, karočē, nonācam no sākuma no šitāda aptuvena plānam. Tād mēs tikām līdz šitādam te bildītēm. Tās es pats te sataisīju, kā mācēju. Un tikām mēs pie tādām bildēm. Un tikām līdz šidā. Gadžī. Tā kaut kā. Te gan vēl nav izgriezt plītu un izlietina, bet šis bija interesants projekts, kur nācās meklēt risinājumus dažādām problēmām un tikt visu kaut ko galā. Sākot no tā, ka jānoslēp komunikācijas, beidzot ar to, ka vienkārši nav vietas nosūcējiem, tātad nācās piemeklēt pēc esošiem izmēriem precīzi modeli. Droši vien, ka jūs pamanīs, ka te ir vēsi. Tas tāpēc, ka es te nav bijis 2 dienas. Kāpēc es te nav bijis 2 dienas? Tāpēc, ka slīpmašīna ņēma vien švakāk un švakāk, un es gaidīju un sagaidīju, kā mums atnāks jaunā Metabo. Man ļoti patīk tā ideja par šito aparātu, es jau viņu nedaudz iemēģināju, bet viņam ir ļoti garš gumijots vats, un viņam ir 150 mm pēda, tas ir lielāk nekā iepriekšējā. Tad viņam, protams, ir regulējama apgrieziena, un tad viņam ir turbo režīms. Es pamēģināju diezgan agresīvu slīpē, bet kas vēl no agresīvās slīpēšanas? Te ir tāda poga, kur nospiežot, tu vari izmainīt oscilāciju, kas ir, es ceru, ka es pareizi saucu viņu pa oscilāciju. Tas ir principā tas, kā slīpmašīna ne tikai rotē, bet viņa arī taisa šitos mazos riņķīšus, ne? Ja iepriekšējā manai slīpmašīnai bija kaut kā 2,5 mm, šitam te ir no 2,8 un viņa nomainīt uz 6,2 mm. Tā ir ļoti agresīva slīpēšana. Festolim un Mirkai, man liekas, ka tie bija 5 mm. Tā kā jā, šitam viltniekam vajadzētu spēcīgi
izmainīt spēli. Bet to mēs tūlīt redzēsim. Pats galvenais šitam aparātam ir kas? Nu, atceros, ka jūs man skatās. Cenā! Viņš stokerā maksāja. Ja parunā ar pārdevēju un uzprast draudzīgu atlaidi, es viņu dabūju pa 220 eiro. Kaut kā tā. Tas nozīmē, ka beidzot varam tikt mūsu projekta galā. Un, protams, pie reizes kārtīgi iztestēt jauno rīku. Par to gan vairāk varēšu pastāstīt nākamreiz, bet pagaidām liekas, ka viņš ir katra centa vērts. Un, kad detaļas saslīpēts, varam viņus stiprināt kopā. Nu ko, dāmas un onkuļi? Pasies kaut kādu pusotru, 2 stundiņas pa lielam ir pagājuši, ārā ir mīnus 14 šobrīd. Tad, iekšā mums ir tā, ka mēs ar normālu džemperi jau staigāt. Nav tā, ka būtu baigs silts. Silts ir tur, kur ir krāsns. Nu, un kamēr telpai pietiekami silts, mēbeli jānovāsko. Kā vienmēr to darām ar mūsu pašu vietējo Paint Eco. Šoreiz gan taupības nolūkos 2 toņos. Tur, kur tas nebūs redzams, ar bezkrāsaino pusmatēto, bet visas redzamās vietas ar antīku. Antīks vienkārši ideāli ies kopā mājas dizainu, bet bunčiņā viņu varētu arī nepietikt. Tāpēc apakš noklājam ar pusmatēto tā, lai pēc laika detaļas neizdomā izliekties. Patiesībā sakot, mājas stils ir tāds rupji apstrādāts koks, un līdzīgi rezultātu mēs mēģinām dabūt arī no mēbeles. Nu, un par to var sanāc, varēs spriest pats. Just another spoke in the wheel, blade of grass, grain of sand in the field. But I smile at the sky for the morning sunrise, 'cause it's proof. Vispār pēdējā laikā diezgan strauji viss mainās, un ir grūti turēt tam līdzi. Un par šito pēdējo mēnesi ne tikai esam paspējuši palaist ārā mēbeles, bet arī sazīmēt un samērīt nākamās, kā arī sanāca piedalīties šādā tādā pasākumā, kur sanāca nedaudz padalīties ar savu, cik man viņi ir pieredze. Nu ko, projekts ir atkal nobeigts, varam gatavoties nākamajiem. Un pats galvenais, mums ir sestdienas otra puse brīva. Rīt varēs montēt video, bet šodien mēs vēl varētu pūsties. Īsāk sakot, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajās sērijās. Un, protams, atceries piesakot ar pārējiem maniem sociāliem tīkliem. TikTokā, Instagramā un Facebook grupā arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.